Šogad pirmo reizi Ikšķeles pašvaldība izsludinājusi konkursu kultūras un izglītības projektu finansēšanai. Konkurss tiks organizēts reizi ceturksnī, un vienam projektam piešķiramā summa būs 2999 lati. Līdz šim ir bijis grūti izvērtēt, kam piešķirt, un nav bijis sakārtot šī lieta, kā vērtēšanas process pats. Konkursa mērķis ir veicināt fizisko un juridisko personu iniciatīvu kultūras un izglītības procesos, kā arī jaunradas procesos, pētniecībā, dažādu kultūra mantojuma saglabāšanai un veicināšanai. Izsludinot šāda veida projekta konkursus, pašvaldības veicina iedzīvotāju piedalīšanos novada dzīvē un sabiedriskā tēla veidošanā. Līdzīgu praksi ar iedzīvotāju iesniegtu projektu realizēšanu piekopja arī citas Latvijas pašvaldības – Ventspils, Liepāja, Sigulda. Konkursa mērķis ir veicināt fizisko un juridisko personu iniciatīvu kultūras un izglītības procesos, kā arī jaunradas procesos, pētniecībā, dažādu kultūra mantojuma saglabāšanai un veicināšanai. Pieteikumi konkursam jāiesniedz Ikšķeles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10 līdz 2010. gada 26. februārim 3:00 vai pa pastu līdz 23. februārim pasta zīmogs. Plašāka informācija un konkursa nolikumus pieejams Ikšķeles pašvaldības mājaslapā. Dāca Trubotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.